Įsidarbinimo portfelis tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Sveiki, mani sauc Līga. Es strādāju uzņēmumā Pīkino Baltics. Un savā pirmajā darba dienā bija ļoti svarīgi saprast par savu darba vidi un kur es strādāšu. Un attiecīgi vajadzēja sagatavot arī tos jautājumus, kurus es uzdošu ierodoties pirmajā darba dienā uz darbu. Un, kad es ierados, mani sagaidīja mūsu HR speciālists, kurš arī mani savienoja ar manu dienas mentoru, kurš mani veda cauri visam, kas notika uzņēmumā, kādas ir viņu tradīcijas, kādi ir viņu principi, pastāstīja par katra cilvēka pozīcijām, pie kuras varu vērsties attiecīgos jautājumos, vai tā ir IT sfēra, vai tā ir radošā sfēra. Un tad man rodās attiecīgi šie jautājumi, pie kura es varu doties nepieciešamā situācijā, un to man paskaidroja. Ja šāda mentora tehnika nav šajā darba vietā, kur sāk strādāt, tad, protams, loģiski darba diena var sākties mazliet stresaināk, mazliet vairāk šis uztraukums parādīties, bet tad ir labi vērsties pie HR speciālista un pajautāt visus sakojošos jautājumus, un tad noteikti arī par to paskaidros. Kā piemēram, cikos ir pusdienas, cik ilgs ir pusdienu pārtraukums, kur ir tuvākās autostāvvietas, kur nolikt mašīnu, un, protams, par visu, kas ir iekšējie kārtības noteikumi. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.